Mani sauc Karīna Platā, un mēs šodien runāsim par tādiem dokumentiem, kas varbūt pirmšķietami nav tie paši svarīgākie. Sāksim mēs ar tādu it kā ļoti vienkāršu par informācijas vākšanu par darbinieku, jo mēs drīkstam vākt tikai to, kas mums darba tiesiskajām attiecībām ir nepieciešams. Ar ko es esmu sastapusies, kad grāmatvedībai tiek dots līguma kopija. Varbūt tas ir ātrāk un ērtāk nekā rīkojumu rakstīt, bet manuprāt, kad īsti nav pareizi. Es kā personāla cilvēks uzskatu, ka grāmatvedībai viss, kas ir līgumā sarakstīts, nav vajadzīgs. Viņiem tātad tas koncentrētā informācija, kas viņu pienākumu izpildēja par darbinieku ir nepieciešams. Tad risinājums šim jautājumam ir devusi tiesu prakse, kas ir pateikusi, papildus darbu pārtraukt var darba devējs vienpusēji, bet tā kā vienošanās ir noslēgta rakstveidā, tad arī šim paziņojumam par papildus darbu pārtraukšanu ir jābūt rakstveidā. Prasa no darbinieka iesniegumu. Šī kārtībai ir jābūt noteiktai darba kārtības noteikumos, kur darba devējs tātad nosaka, vai iesniegums ir vajadzīgs. Ja ir vajadzīgs tāda, cik ilgu laiku iepriekš šim iesniegumam, visbiežāk praksē tiek piemērots tiešām kaut kādu nedēļu, 2 nedēļas iepriekš, ņemot vērā iesnieguma aprits kārtību. Nosaka arī, kāda saskaņojumi ir vajadzīgi uz iesniegumiem, pirms tie nonāk personāla daļā. Tātad visbiežāk tas ir tiešais vadītājs.